plašu pasākumu programmu Ogrē aizvadīta Lāčplēša diena. Ceturtdienas pēcpusdienā desmitiem cilvēku pulcējoties Ogres saliņā pie piemiņas zīmes latviešu strēlniekiem, sākās gājiens caur pilsētu līdz Ogres brāļu kapiem. 11. novembrī visā Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša diena, arī Ogres novadā. Ceturtdienas pēcpusdienā mēs atrodamies Ogres brāļu kapos, kur tiek sagaidīti lāpu gājiena dalībnieki. Piemiņas brīdī Ogres brāļu kapos pulcējās ne tikai pilsētas skolu, jaunsardzes un dažādu citu organizāciju pārstāvji, bet arī iedzīvotāji. Atnākušos sveica Ogres pūtēju orķestris un Ogres novada domas pārstāvji. Mēs apliecinām to, ka mēs esam šodien pateicību parādā pirmajiem Latvijas brīvības cīnītājiem, kuri atdeva visu savu sirds degsmi. Gribēju pateikt visiem paldies, kas ir atnākuši godināt Latvijas karavīru. Tā nu ir sanācis, kad laikmeta griežos mēs esam iesaistījušies vairākos karos. Latvijas karavīrs ir staigājis visus gandrīz karus, kas ir bijuši uz šīs zemes. Gan Vietnamu, gan Koreju ir latviešu karavīru pēdas. 11. novembrī mēs vienmēr atceramies mūsu kritušos gan brīvības cīņās, gan arī tos 7 karavīrus, kuri patiesībā starptautiskajās operācijās arī ir nolikuši galvas. Lāčplēša dienā viesojamies arī Tīnožos. Uz sarunu esmu aicinājis Kačparu spēli, lai nedaudz pastāstītu, kā jūs atzīmējat Lāčplēša dienu Tīnožos? Šogad ir būtībā īpaša diena un arī īpašs gads, jo pirmo reizi mēs atzīmējam Tīnožos Lāčplēša dienu atsevišķi, jo visus iepriekšējos gadus mums bija Ikšķilē, kur nolikām ziedus, un bija arī lāpu gājiens uz Ikšķiles vecajiem kapiem pie latviešu strelnieku šī pieminekļa. Bet šogad nolēmām, kad svētkus vajag svinēt plašākā, teiksim, vērienā. Tāpat arī šī Askolda Saulīša filma, ko mēs demonstrējam, arī atļāva to darīt Tīnožos. Indības kaujasgāzes šāviņiem. Daudz iedzīvotāji saindējās vai gāja bojā. Pasākums ir superīgs. Tā filma jau bija satriecoša. Es jau daudz vēsturi pētījis un vispār man jau bija skaidrs tas, bet ļoti maz, bet šitik daudz materiālu savākts, kā to dabūja gatavu. Jūs abrīnojat tos autors. Un galvenais jau bet tas ir tāds izskaidrojums, ka šito noskatās skolēni, tad tur jau skolotāji vairs nav ko darīt. Grāmatas tad nav jālas vairs. Kā tev pašam bija? Kādas ir tavas sajūtas šodien? Manas sajūtas, es jau minēju, kad parasti man svētku sajūtas ir diezgan grūti uzdzīt, jo vienmēr tā komercija iet klāt un tas vienmēr visu pazemina, piemēram, par Ziemassvētkiem runājot. Bet šodien es piecēlos, svētku sajūtas jau bija tiešām, un tad visa diena man arī šeit pagāja, palīdzot šo pasākumu organizēt, un tiešām, emocijas un teiksim, saviļņots arī tagad, esmu arī skatoties filmu un arī šie ugunskuri. Tiešām šie ir būtībā mani pirmie svētki, 11. novembri, kurus atzīmēju jau, teiksim, tā kā viņus vajadzētu atzīmēt. Un arī katru gadu, es domāju, šis ir pirmais pasākums, un ar katru gadu šie pasākumi kļūs aizvien apjomīgāki, vairāk cilvēku tiks piesaistīti, dažādi pasākumi. Un tā kā es domāju, viss ir priekšā. Jā, ir svētku sajūta. Es par pirmo reizi šitien un cik to ir norganizējis mans dēls, cik es šodien uzzināju. Tad, man ir tā svētku sajūta un arī lepnums par to. Kā vēl viena? Jā.
Bet jūs tā katru gadu sinat, vai tas šoreiz ir tāpēc, ka dēls organizē un esat šeit, vai tas tomēr ir tradīcija? Man uz to patriotismu mudina dēls mans, jo es redzu, kā jauns cilvēks tik aizrautīgi ar to darbojas un visam tam gatavojas. Caurām naktīm sēž pie datora, meklē informāciju. Kā ir? Jūs gadu svinat to dienu, vai šoreiz tas tā pirmo reizi? Nē, pagājušajā gadā biju Rīgā. Ko tu darīji Rīgā? Gāju lāpu gājienā, brāļu kapos, iedzām svecītes. Skatīties, kā karavīri iet pa Rīgu. Godasardzē, jā? Jā. Sakiet, lūdzu, vai arī jums šodien ir svētku sajūta? Protams, kad ir, jo šāds fantastisks pasākums, kas norisinās Tīnožos, es neesmu nekur tā bijis. Un man bija arī liels prieks. Tas bija tāds, pārsteigums mums visiem, jo arī kultūras meitenes kopā ar mantojuma centru direktoru Kasparu Špēli visu šo te ir sarīkojuši un, kā redzam, arī tautai patīk. Vai jūs redzat, ka to būtu jāturpina? Mēs jau turpinām. Šis kultūras mantojuma centrs Tīnožos, kas tiek veidots, kā redzējām, šis te makets, ko mēs arī apstiprinājām, tālāk tiek sagatavotas šie te specifikācija, rasējuma, izmaksas, lai mēs nākamā gada budžetā budžetā varētu paredzēt šo naudiņu, vai arī kādā kultūras projektā piedalīties un dabūt kādu Eiropas finansējumu. Patriotisms sākās ar vietu, kur tu dzīvo, un ja šeit viss notiks, tad arī šeit. Mēs kopsim šo vietu, tīrīsim, neko nemēslosim, būsim visas Latvijas patriotismi. Vēl labāk, vēl saturīgāk šie pasākumi. Es domāju, ka uz Rīgu nebūs vajadzības doties. Un mums jau te Kaspars ļoti daudz ir izdarījis mantojuma centra izveidē. Es domāju, ka tā būs tāda tradīcija. Un varbūt pat ar gadiem būs tā, ka rīdznieki pie mums brauks ciemos.